Sveicināti mīļie šajā reizē par politiku, par ģeopolitiku. Tātad par ģeo tas nozīmē, ka par planetāro politiku, kur skatījumā tā kā no malas, tādā kā zoom out režīmā, mēs varam apskatīt, kā tur kur kas notiek. Emocionālākiem cilvēkiem, vieglāk ietekmējamiem, iesaku paņemt, sameklēt cukurūdeni vai buldurjāni. Ja jūs jūtat, ka sacītais jūs briesmīgi satrauc un ietekmē, noteikti visu slēdziet nost un neko neklausieties, nevajag. Bet stāsts ir sasodīti interesants un ļoti, ļoti noderīgs. Jā, noderīgs tieši, lai varētu atbalstīt, dot kādu atbalstu mūsu pašu nerviem. Tēmā par to, ka te mums visi no austrumiem tūlīt sāks uzbrukt, un mēs te visi jau sēžam stacijā, un nes, kur tagad skries un ko tagad darīs. Tādam kā mierinājumam. Mēs jau iedomājamies savā prātā, ka mēs esam pasaules naba, un nevienam nekas cits nav vajadzīgs, kā tikai mēs. Tas nekas, ka plikadīdis. Bet, kaut kā jau, sprīdīts jau arī bija tāds mazs, bet, tā dūša jau viņam bija varen liela. Bet, ja mēs paskatāmies no ģeopolitiskā viedokļa, kad mēs skatāmies un mēs redzam visu planētu, spēku sadalījumu, interešu zonas, tad tā bilde izskatās pavisam citādāk, tāpēc man nāk smiekli par lietām. Un šis stāsts nav manējais, bet kāda cilvēkam, protams, es nezinu, tagad ir ļoti daudz visādi anonīmi cilvēki, bet arī nav svarīgi, kas to saka. Svarīgi ir tas, vai un kādā mērā tas atbilst manām interesēm. Un šis raksts manām interesēm atbilstu ļoti, jo es arī tomēr esmu latviete, un man arī ir interesanti, kā veidosies lielo planetāro, globālo, varbūt pat kosmisko spēku izkārtojums, kā viņi tur risinās savas attiecības, lai es varētu saprast, kas manā pasaulē, manā Latvijā notiks. Kaut kādas prognozes, kaut kādas sajūtas, kā lielo spēlētāju interešu konflikts, viņu sadursmes, viņu varbūt tās, sadursmes īstenībā. Kā tas ietekmēs mūsu teritoriju? Man ir interesanti. Man šķiet, ka attieksmē pret šīm lietām, pret šādām tēmām, man ar nerviem arī visi ir puslīdz kārtībā, jo es skatos uz to vairāk caur prātu, caur loģiku, kā arī jums silti iesaku, tad, kad ir runa par kādām politiska rakstura, ekonomiska, par jebkurām mūsu dzīves interesēm, tad gan ir baigi gudri un saprātīgi noslēgt tās emocijas nost, lai var skaidrāk redzēt, lai darbojas abas smadzeņu pluslodes, lai darbojas abas acis, abas ausis, un tā mute viena pati, tad lai atpūšās, kamēr tiek apstrādāta informācija, kamēr mēs skatāmies pasaulē, un lai saprastu, no kuras puses vējš pūš, uz kuru pusi pūš, kam kas notiek, kas vienā pusē, kas otrā pusē, kas pa labi, kas pa kreisi. Un tad mēs varam saprast, kur mēs atrodamies. Bet tad ir jāiemācās savākt savus nervus, mazliet viņi arī varbūt jāpapildina zināšanas, bet ja jums jau tas puslīdz ir sakārtots, tad es domāju, jums nekāda skāda nenotiks, ja jūs šo stāstu noklausīsieties, un stāstam virsraksts ir Krievija ir atklājusi, atvērusi jaunu fronti. Es sava stāsta virsrakstu mazliet pamainīju, tāpēc, ka tādā izpratnē, kā mēs saprotam fronti, tādā izpratnē tas tur tā nestrādā, tas ir bišķiņs izkaut kas. Mēs joprojām dzīvojam ar zināšanām, kuras mums ir dotas Otrā pasaules kara un viduslaiku karošanas pieredzes kontekstā, zināšanu kontekstā. Tās viss ir novecojušas zināšanas. Šajos laikos ģeopolitiskie spēlētāji, lielie spēlētāji savas attiecības risina pavisam citādākos veidos. Daudz smalkākos, daudz attīstītākos. Galu galā mēs jau vairs nedzīvojam kaut kādās, es nezinu, viduslaikos, kad cits neko nevarēja cilvēki izdomāt, kā paņemt bozes un viens otram klapēt pa galvu. Šitajos laikos lietas notiek daudz smalkāk, bet arī cilvēku izglītība, kādai daļai izglītība, līdz ar to arī domāšana spēja saprast un orientēties lietās ir nemaz tik slikta nav.
Viņi tīri labi saprot, par ko ir runa. Nu, vienai daļai cilvēku. Nu, viņi gan nav vairākums, bet nekas. Nu, lūk. Un raksts ir mazliet tāds, nu, emocionāls, bet man patīk šīs emocijas, man viņas absolūti nekādā veidā neietekmē. Es paprasīju mākslīgajam intelektam, lai viņš uzstājas emocionāli neitrālu rakstu, bet, ziniet, tad, kad to lasa, tad nevar saprast būtību. Mākslīgais intelekts, ka viņš teica, ka viņš to ir uztaisījis tādā valodā un tādā stilā, kā runā ģeopolitiķi, ja, lielie, nu, tādi jau tur, es nezinu, augšā. Viņš jau nav viņu runas un sarunas un viņu runas stils jau nav domāts priekš normāliem cilvēkiem, kuri nav ne politiķi, ne ģeopolitiķi, kuri vispār nekas nav, viņi vienkārši dzīvo savu dzīvi. Tāpēc es saglabāju stāstu oriģinālo versiju, jo oriģinālā versija, tas runas stils tomēr ir tuvāks cilvēkiem, nu, un ja cilvēki nevar savākt savas emocijas, nu, arī tur es neko jums daudz nevaru līdzēt. Tāpēc vienīgais, ko es jums varu ieteikt, ja vecos laikos tādos liktīgi lielos kreņķos ieteicu izdzert krūzīti, nelielu krūzīti spēcīgu cukurūdens vai no arī kādu buldurjānu paņemt. Bet varbūt tās, ka jūs varat vienkārši pavingrināties un paskatīties, nu, tīri loģiski uz šo situāciju, par ko vispār šeit ir runa. Runa nav par mums, uzreiz pasaku. Par Baltiju, par Latviju, viņi nafig nevienam nav interesanti. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi pliku un nabagi. Viņi neko neražo, viņi vairs jau neko nesaprot, viņi ir visi pirkti un nopirkti, otido, sēžam mēs visi uz parādu naudu un gaidām, ka kāds mūs te glābs. Bet neglābs. Un paskatieties, kāpēc. Jūs redzēsiet arī to. Nu, es ceru, ka jūs uztversiet šo spēku izkārtojumu. Runa ir par kaut ko līdzīgu šaha spēlē. Tādos mierīgos dzīves laikos varbūt tas nav tik svarīgi, bet tagad, kad ir pārmaiņu laiki un tiešām lielie spēlētāji, tie, kas nosaka planētas mēroga procesus, starp viņiem ir tādas attiecības, viņi tur mēģina kaut kā stīvēties, grūstīties, ja tā teikt, mērīties ar noskaidrot, kurš te pasūtīs mūziku un kurš būs tas, kurš danco. Un tā ir viņu spēle, tā nav mūsu spēle. Mūsu spēle ir turēt muti ciet, bet acis un ausis vaļā un skatīties, nu, uz kuru pusi vējš pūš, ja, un ar kuru ir izdevīgāk draudzēties. Kaut vai tāpēc vien, ka par elektrību mums ir jāmaksā, par gāzi mums arī jāmaksā un daudzas citas svarīgas lietas, ja. Politika ir politika, politiķiem ir savs darbs, viņiem par to algu maksā, bet mums ir atkal savs darbs. Mums ir darbs uzturēt savus ģimenes, uzturēt savu saimniecību un nomaksāt rēķinus, izaudzināt bērnus. Tas ir mūsu darbs, tā ir mūsu kompetences joma. Tā kā skatieties uz šo stāstiņu no dažādām pusēm. Arī no cilvēku un no parastu normālu cilvēku interešu puses. Kas mums ir izdevīgāk, ko mēs sagaidām, kas mūs interesē un kas mūs varbūt arī nemaz neinteresē. Un tā, stāstiņš ir šāds. NATO ir paralizēta. Krievija ir atvērusi jaunu fronti, par kuru neviens nebija neko domājis. Ne Ukrainā, ne Baltijā. Kaukāza koridors. Ko tas nozīmē? Šodien par Krievijas izrāvienu Kaukāzā un to, kāpēc NATO neko nevar atbildēt. Par to, kā sankcijas ir radījušas monstru, kuru rietumi vairs nespēja apturēt. Arī par Turciju NATO sastāvā, kura spēlē pēc saviem noteikumiem, Turcija. Būs arī kāds vārds par ekonomisko ieroci, kurš vairs nedarbojas, un arī par to, kāpēc Amerikas impērija mūsu acu priekšā izčākst. Un tā. Krievijas jaunā fronte, tātad galvenā tēma. Krievija ir atvērusi jaunu konflikta teātri. NATO pirmo reizi kopš augstā kara beigām ir pārsteigta nesagatavota. Viņi nezina, ko ar to darīt. Viņi nebija gaidījuši šādu risinājumu. Par ko ir runa? Te nav runa par tankiem un par raķetēm. Kaukāza koridors ir stratēģisks sauszemes tilts. Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Irāna. Ceļš uz dienvidiem, apējot visus rietumu kontrolētos pēdiņās šaurumus.
Kam tas ir vajadzīgs? Gadu desmitiem rietumi kontrolēja galvenos mezglus, Suecas kanālu, Hormuza šaurumu, Turcijas šaurumus. Gribi pārvietot preces no Āzijas uz Eiropu? Ej caur rietumu kontrolētām teritorijām. Tādējādi rietumiem bija spēcīgas ietekmes sfiras. Tomēr tagad Krievija būvē alternatīvu maršrutu no ziemeļiem uz dienvidiem – Maskava, Azerbaidžāna, Irāna, Indija, apējot visus rietumu šaurumus un rietumu ietekmes zonas. Un NATO, kurš ir tā kā paredzēts rietumu interešu zonu aizsardzībai, nezinu, ko tagad darīt. Paskatieties, kas notiek. Alianse ir satraukusies, ārkārtas sanāksmes Briselē, zvani starp galvaspilsētām, diplomātiski protesti, tomēr reāli efektīvu rīcības variantu nevienam nav, kāpēc NATO ir paralizēta. Ziemeļatlantijas līguma organizācija tika izveidota vienam mērķim – ierobežot padomju ekspansiju Rietumē Eiropā. Tas bija aizsardzības alianses modelis. Princips vienkāršs – uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. Taču šis modelis balstījās uz kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, uz ģeogrāfisku skaidrību. NATO darbojas tad, kad draudi ir lineāri, punkts A un punkts B, kad fronte ir skaidra, kad kartē var novilkt līniju un pateikt, šite mēs aizsargājamies un jūs tur otrā pusē saturieties. Tagad? Kā tagad, ja draudi nav lineāri, ja pretinieks neuzbrūk jūsu teritorijai, bet veido kādas ietekmes sviras reģionos, kurus jūs līdz šim ignorējāt? Un šeit atklājas NATO strukturālais trūkums. Tā ir 20. gadsimta alianse, kura mēģina darboties 21. gadsimta daudzpolārā pasaulē. Un Krievija to lieliski saprot. Es atceros, ka es klausījos kāda ļoti, kā viņam bija uzvārds Bezrukovs, man liekas, ļoti augsta līmeņa Krievijas Spiegs viņš bija, kurš diezgan ilgu laiku, pāris gadus desmitus tiešām darbojās okeāna otrā pusē un pārstāvēja, tā kā Krievijas intereses, strādāja Krievijas interesēs. Un viņš stāstīja no strateģiskā viedokļa, kā tas ir. Rietumi nespēja prognozēt Krievijas uzvedību, un Krievija priekš viņiem ir ļoti grūti, priekš rietumiem ir ļoti grūti prognozējama, tāpēc, ka Krievija nedomā mērķis un uzdevumu kategorijās. Krievija domā attieksmes un interešu kategorijās. Līdz ar to viņi savās stratēģiskajās lietās ir daudz elastīgāki nekā rietumi. Es atceros, ka viņš tur stāstīja, tas Bezrukovs stāstīja tur vairākus piemērus, dažādas ir bijušas situācijas, es atceros vai 50. vai 60. gados pasaule bija burtiski dažas minūtes no tā, ka abās pusēs tiks nospiestas slepenās podziņas, kuras drīkst nospiest tikai vienīgi prezidenti. Bet tad jau arī uziet gaisā viss, kas vien var uziet. Tad tiešām ir bijuši tādi, un ka Krievija, man liekas, arī toreiz esot izrullējusi to situāciju tādā veidā, kas pilnīgi pārsteidz NATO, ne NATO, bet kas pārsteidz rietumu pasauli, ka viņiem nebija ko likt pretī. Viņi bija prognozējuši, ka notiks tā, bet Krievija izdarīja kaut kā citādāk. Tāpēc, ka Krievijai ir cits skata punkts, cita vērtību sistēma. Un stratēģiski tāpēc ar Krieviju ir diezgan tā, ar viņu ir ļoti grūti tikt galā, jo viņi neprognozējami, tāpēc viņi arī salīdzina ar lāci. Kā es atceros, kadreiz Krieviem bija tāda ģimene, plēsīgo dzīvnieku drasētāju cirku, un tad viņi stāstīja savus vērojumus. Viņi tur, es nezinu, arī tādas paudzes, 2 vai 3 pat paudzes tur bija. Viņi teica, ka lāči ir daudz gudrāki un bīstamāki nekā lauvas. Tāpēc, ka lāči ir viltīgi. Viņi prot, kaut kā aprēķināt savus tās darbības.
Nu, lūk, un tāpēc arī Krievijai varbūt ir piešķirts tāds salīdzinājums Krievija un Lācis. Un šajā gadījumā Krievija ir, man tas patiešām pārsteidza, bet, laimīgā kārtā, ka es esmu dzirdējuši šo informāciju par to, ka tie Krievi, viņi ir tādi kaut kādi bišķi citādāki, viņi nav tik prasti, kā mēs iedomājamies, ka viņiem tur ir kaut kādas bozes, jau viņiem kaut kāda teritorija vajag, viņiem nafig nekāda teritorija nevajag, viņiem pašiem viss, kas ir. Bet viņiem ir interešu zonas, un viņu intereses, kam tās interesē. Mēs jau spriežam par citiem cilvēkiem, ja viens par otru, mēs jau spriežam paši pēc sevis, mēs jau nespriežam pēc tā, kā tam tur ir, ņemot vērā kaut kādu atšķirīgumu, ka varbūt viņam ir citādāk nekā man. Un Krievijai ir daudz, kas ir citādāk, ļoti daudz, kas ir citādāk, bet tas tāpat nevienu neinteresē. Un tāpēc arī gadās, nebieži, bet gadās diezgan nopietni pārsteigumi, ja, ka Krievija izdara kaut kā tā, ka vispārējie sēž un brīnās, ja ko tagad darīs. Un šis ir tas gadījums, un man patīk, ka stāsts ir ļoti vienkāršs, un viss tā smuki ir salikts pa plauktiņiem. Labi, bet turpinām. Izdzīvošanas loģika. Pievērsiet uzmanību. Maskavai nav jāiebrūk NATO dalību valstī. Maskavai nav jāaktivizē 5. pants. Tas būtu pašnāvnieciski, un Putins pašnāvnieks taču nav. Tā vietā Krievija dara daudz ko gudrāku. Tā veido strateģisko dziļumu tajos reģionos, kuros NATO nevar tik viegli projicēt savu spēku, un Kaukās ir viens no šādiem reģioniem. Pieņemsim Turciju. Tā ir NATO dalība valsts, bet tai ir savas intereses. Tā ir tuvāka Azerbaidžānai nekā Briselei. Tā tirgojas ar Krieviju, pērk Krievijas gāzi, uzņem Krievijas turistus. Un jautājums ir vienkāršs. Kad Krievija rīkojas Kaukāzā, vai Turcija piemēros 5. pantu? Turcijai tas ir baigi izdevīgi? Priekškam? Ja Turcija ir gana liela valsts, gana spēcīga, it īpaši militārā ziņā, priekškam? Kas viņai kaut kāda Amerika ir. Ja viņiem ir izdevīgi, viņi jau var būt tajos NATO sarakstos, bet ja viņiem būs jāizvēlas, Turcija var arī neizvēlēties NATO. Vai Turcijai ir izdevīgi doties karā ar valsti, kura piegādā 3. daļu no Turcijas energoresursiem? Tas ir baigi gudri? Bet protams, ka ne. Un šeit slēpjas slasts. NATO ir kolektīvās aizsardzības alianse, bet kolektīvā aizsardzība darbojas tikai tad, ja katrs dalībnieks redz draudus vienādi. Un Krievija ir atradusi tādas kā vājās vietas, punktus, kur NATO intereses šķeļas, kur ģeogrāfija, ekonomika un vēsture velk dažādos virzienos. Un Maskava šīs vājās vietas izmanto ar ķirurga precizitāti. Un tagad pats interesantākais. Šo ievainojamību ir radījusi pati NATO. Pēc augstā kara beigām alianse paplašinājās, uzņēma bijušā Varšavas līguma valstis, pietuvojās Krievijas robežām, un loģika viņiem bija vienkārša – paplašināt rietumu ietekmes zonu, izplatīt demokrātiju, nostiprināt pēckara kārtību. Bet katrs paplašinājums rada jaunas saistības, jaunas aizsargājumās teritorijas, jaunus solījumus, kuri jāizpilda. Un te sākas problēmas. Jo tālāk NATO paplašinājās, jo vairāk tā tika pārslogota, vairāk un vairāk naudas vajadzēja. Nav iespējams aizsargāt visu un visur. It īpaši, ja starp aizsargājamām teritorijām un NATO, tādu kā centru ir okeāns. Cik tas maksā uzturēt savus militāros spēkus pāri okeānam un lielajam okeānam? Tas nav nekāds dīķis. Stratēģija ir izvēle, prioritātes, lēmums par to, kas ir vissvarīgākais. NATO pārstāja šo izvēli izdarīt. Tā turpināja paplašināties, neuzdūtot grūto jautājumu, vai mēs tiešām spējam to visu aizsargāt. Tagad atbilde ir skaidra. Un šitas ir raksturīgi, no psiholoģijas viedokļa skatoties, tas ir raksturīgi gan dabai, gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Var, protams, paplašināties,
ļoti, bet visiem, jebkuriem paplašinājumiem ir robežas. Arī koks nevar augt bezgalīgi, nekas nevar augt bezgalīgi. Kaut kādā brīdī tas organisms kļūst tik liels, tik masīvs, tik sarežģīts, ka viņš vienkārši nevar vairs noturēties uz kaut kādu pamatu, uz kaut kādām saknēm, vērtībām, naudu vienalga. Vienkārši tas nav iespējams. Tie ir kosmiskie likumi, ja tā ir dabas filozofija. Bet tad, kad politiķi spēlē savas spēles, viņi jau nedomā par filozofiju. Viņi vienkārši ķer un grābi, rauj vairāk. Šis vairāk nav bezgalīgs. Viņš nekad nav bijis, nav un nebūs. Un nevienā pasaules dzīves sfērā. Nevienā. Bet, tagad mēs to varam pārliecināties, ka tā tas ir. Man arī ir stāstiņš par to, kā impērijas brūk 7 soļi, un tā ir viena no pakāpēm, ja kad jebkurš organisms izplešas tik tālu, ja ka viņš vairs nevar sevi savākt un noturēt, un tad sākās sairuma process. Viss. Tas ir dabas likums. Iesim tālāk. Alianse ir pārāk izplasta. Paskatieties kartē. NATO karaspēks atrodas Baltijas valstī, Polijā, Rumānijā. Tā piegādā ieročus Ukrainai, uzrauga Arktiku, ir noraizējusies par Ķīnu, Indo-Klusā okeāna reģionā, jo ASV pieprasa, lai Eiropas sabiedrotie darītu vairāk Āzijā. Un tad Krievija atver jaunu fronti Kaukāzā. Kā atbildēt? Jūs nevarat nosūtīt karaspēku uz Gruziju. Gruzija nav NATO dalībvalsts. Armēnija arī nē. Jūs nevarat pastiprināt ekonomisku spiedienu. Maksimālās sankcijas jau ir izmantotas, Krievijas aktīvi jau ir iesaldēti, Krievija no SWIFT zonas jau ir atslēgta. Ko jūs vēl varat izdarīt? Jūs nevarat eskalēt militāri. Tas ir tiešas konfrontācijas risks, kas pilnīgi noteikti pāraugs kodolkarā. Un kam to vajag? Kam? Vienai pusē vai otrai? Nevienam nevajag. Un ko tad tagad darīt? Jūs izplatāt paziņojumus, paužat bažas, rīkojat ārkārtas sanāksmes, bet suņa rei karavāni iet tālāk. Krievija turpina virzīties uz priekšu. Un šeit arī ir ironija. Instrumenti, kas radīja NATO dominanci, paplašināšanās, sankcijas, draudi ar ekonomisko izslēgšanu, tagad ir kļuvušas par rietumu ierobežojumiem. Vieni un tie paši instrumenti. Sākumā bija paplašināsies, visi riktīgi forši, un tagad tie ir ierobežojumi. Alianse ir paplašinājusies tik tālu, ka vairs nespēja aizsargāt savu perifēriju. Tā ir noteikusi sankcijas tik stingri, ka lai vairs tai vairs nav eskalācijas pakāpju. Krievija ir draudēts tik bieži, ka visi draudi ir zaudējuši uzticamību. Instrumenti, kas radīja impēriju, tagad ir kļuvuši par cilpu ap tās kaklu. Un tagad par kaut ko citu. Ziemeļu dienvidu koridors. Ko Krievija šeit patiesībā dara? Ko viņa grib? Maskava nemēģina iekarot Kaukāzu. Kā jau teicu, Maskavai jaunas teritorijas nav vajadzīgas, un tas ir loģiski saprotams. Viņa pati liela, viņiem ir daudz teritoriju, daudz resursu, pašiem savu miljardieri, konkurēt spējīgi visā pasaulē. Viņiem nevajag neko. Ko Krievija dara? Viņa būvē ziemeļu dienvidu koridoru. Tas ir strateģisks maršruts, kas savieno Krieviju ar Irānu, Indiju un Persijas līci, pilnībā apējot Eiropu. Runa ir par tirzniecību, enerģētiku un loģistiku. Jums Krievijas energoresursus nevajag, nafigi, padomājuši problēmu. Atradīs citus, ar ko tirgoties. Mēs jums ar līkumu iesim apkārt. Jūs tur sēdiet un darbojieties, jums mūs nevajag un mums jūs arī nevajag. Mēs esam šausmīgi aizņemti ar tirzniecības attīstību. Padomājiet par Eirāzijas ģeometriju. Gadu desmitiem rietumi kontrolēja galvenos šaurumus. Ja jūs gribējāt pārvietot preces vai energoresursus no Āzijas uz Eiropu, jums nācās iet caur rietumu kontrolētajām teritorijām, un tas tiešām deva rietumiem plašas iespējas šo un to ietekmēt. Bet kas notiek, ja jūs uzbūvējat maršrutu, kas neiet caur šiem šaurumiem? Kas notiek, ja Krievija un Irāna izveido savu koridoru, kurš virzās no ziemeļiem un uz dienvidiem? Nevis no austrumiem uz rietumiem. Un rietumiem ietekmes sfīras vairs nav. Un tieši tas šobrīd tiek būvēts starptautiskais transporta koridors ziemeļi dienvidi. Tas ved no Krievijas caur Azerbaidžānu un Irānu uz Indiju.
Un tas nav teorētisks projekts. Infrastruktūra jau tiek būvēta, līgumi ir parakstīti, investīcijas plūst, un NATO apturēt to nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav militārs drauds. Nav iebrukuma, ko vajadzētu atvairīt. Neviens nevienu nešauj, neviens nevienam neko nedara. Vienkārši ir vienošanās un notiek aktivitātes. Nav teritorijas, ko vajadzētu aizsargāt. Tā ir ekonomiska un loģiska kara forma. Un rietumiem priekš šādas kara formas doktrīnas nav. Viņiem nav stratēģija, ko darīt šāda kara gadījumā. Viņiem ir stratēģijas, ko darīt informācijas kara gadījumā. Tas karš pamatā, lielais karš jau notiek informācijas laukos. Viņiem ir kaut kāda stratēģija, ko var darīt finanšu kara gadījumā. Bet kas Krievija? Krievija no finanšu sistēmas ir atslēgta. Un viss, un jūs tur rietum sēdiet, un viņi sēž un taisa savu kaut kādu sistēmu. Alianse tika radīta, lai apturētu tankus, kas ripo pāri Ziemeļa Eiropas līdzenumam, un tagad Alianse nezina, kā apturēt kravas vilcienus, kas dodas cauri Kaukāzam. Un šeit parādās dziļākā loģika. Krievijai nav jāuzvar NATO militāri, tai pietiek padarīta NATO nebūtisku. Priekš viņiem tas neko neizsaka. Ja Maskava nav pretinieks, NATO ir, viss tur baigi tā notiekās, bet pretinieka vairs nav. Starp citu, šī ir garīgā stratēģija. Kā lai pasaka, nevajag cīnīties, atcerieties no enerģētikas viedokļa, nevajag ne ar vienu cīnīties. Vienkārši vajag pagriezties citā virzienā. Ja tev kaut kur nepatīk, tev kaut kas neapmierina, virzies uz to pusi, kur tev ir interesantāka dzīve. Un tad šis konflikts, šīs pretrunas un asums vienkārši zaudē savu jēgu, zaudē savu nozīmi, viņš vienkārši izčākst. Nav jau ar ko karot. Varētu, tas NATO jau dikti gatavojas, viņi jau dikti gaida Latviju īpaši, laikam dikti gaida to kara iespēju, bet nebūs jau ar ko karot. Jo otrai pusē tas nav interesanti. Priekšā, par ko? Ko viņai te vajag, ko viņi te pazaudēs? Viņi te neko nav pazaudējis, viņai neko nevajag. Mums vajag, bet viņiem ne. Ja Maskava spēs izveidot alternatīvas tirdzniecības maršrutus, alternatīvas finanšu sistēmas un alternatīvus enerģijas tirgus, visu ārpus rietumu kontrols, tad kas īsti nodrošina rietumu militāro varu? Parādi, tie miljardi, triljoni parādu, kādos visas rietumu valsts dzīvo. Jums var būt visspēcīgākā armija pasaulē, bet ja globālā ekonomika pārorganizējas ap infrastruktūru, kuru jūs nekontrolējat, jūsu varai nav nekādas nozīmes. Lielvalstis nesabrūk militāru sakāvju dēļ. Tās sabrūk ekonomiskas izolācijas un stratēģiskas izsīkšanas rezultātā. Tas strateģiskā izsīkšana, tas ir pirmais, jebkādas impērijas lielvaras sabrukuma solis. Vienkārši impērija izplešas tik šausmīgi liela, ja viņi tur tā ir ielikusi visādu spēku un uzraisījusi tur, es nezinu, rūpnīcas un visu, ko ražo, visu, ko ņemās, ka viņi vienkārši izsīkst. Un pēc tam sākās loģiski seko 6 citas. Un no otras puses ir lūk šī ekonomiskā izolācija, nav jau ar ko karot. Impērijas ar mazajiem muļķiem, kaut kādiem tur, es nezinu, krievu mudakiem, viņas jau nerēķinās. Viņām jau neinteresē, ko tur tie dara, jā, viņi jau ir muļķi. Līdz vienā brīdī izrādās, ka tas muļķis, kamēr gudrinieks uz viņu pusi neskatījās, ir uzaudzējis kaut kāds musīšs, varbūt kļuvis par gudrnieku. Tā viņš arī parādās. Sankcijas. Sankcijas tika izmantotas kā ierocis. Rietumi uzskatīja, ka ekonomiski izolējot Krieviju, atslēdzot to no rietumu finanšu sistēmām un izmantojot dolāru un Swift kā ieroci, viņi piespiedīs Maskavu pakļauties. Tas ir tas, ko es pašā sākumā teicu, ja tas domāšanas veids, tā ir mentalitāte, ja tas nav ar nacionalitāti kaut kādā veidā saistīts, ja vai politiku vai kā, tā vienkārši ir kaut kādas kultūras mentalitāte, un rietumu kultūra ir ļoti racionāla, ļoti pragmatiska, bez dziļuma. Ir uzdevums, ir mērķis, vai ir mērķis, ir uzdevums. Viss tāda lineāra domāšana. Austrumu zemēm nav lineāra domāšana. Viņi spēja tur no visādām pusēm visādi tur taisīties un aptaisīties un iztaisīties un izdarīties visādos veidos. Tā ir austrumu kultūras tāda mentalitāte, tādas īpašības. Un izmantojiet tās sankcijas, ja tagad domā, ka Maskava tagad pakļausies, un kas pat notika patiesībā? Pakļaušanās vietā rietumi piespieda Krieviju būvēt
visu ko alternatīvu. Alternatīvas koridorus, alternatīvas partnerības un sistēmas. Un tagad darbojas šīs alternatīvas. Un tā nav morāli, tā ir izdzīvošanas loģika. Sankcijas tika iecerētas kā pakļaušanas instruments, bet kļuva par neatkarības katalizatoru. Katru reizi, kad rietumi bloķē piekļuvi dolāru sistēmai, tie pasaulē pasaka, šī sistēma nav neitrāla, tā ir politizēta, tā ir ierocis. Ko dara racionālas valstis, kas saprot, ka atkarība no kaut kādas sistēmas padara tās ievainojums? Tās meklē un atrod alternatīvas. Tas taču ir loģiski. Ja tev viena sistēma žņaudz nost, bet tu nestāvi tur, izdomā citu kaut ko. Krievija un Irāna ne tikai tirgoja savā starpā, tās veido arī savus maksājumu mehānismus, kas pilnībā apiet rietumu bankas un klīringa sistēmas. Krievija, Irāna un Ķīna, kas šajā spēlē klātesoša netieši, neveido tikai tirzniecību, tās veido alternatīvu finanšu kontūru. Par to man ir www.patreon.com ir stāstīts par BRICS sistēmu. Pilnīgi cita nauda, pie tam ar zelta sagumu, īsta, tāda nosacīta, bet īsta nauda. Atšķirībā no rietumu naudas, kurai zelta standarts sevi jau beidzies. Arī par to man ir stāstīts ieskats naudas vēsturē par to, kas ir nauda un kas nav nauda, un kā nauda mums pazīstamā formā ir degradējusies 80 gadu, nepilni 80 gadu laikā, pilnīgi pārvērtusies par neko. Viņa nekādas vērtības nav. Nekādas. Ja nu vienīgi papīra drukāšanas vērtība, cik tur tie centi maksā uzdrukāt vienu papīra zīmīti. Lūk, šīs Krievija, Irāna, Ķīna, lielākā daļa pasaules energoresursu valstu ir izveidojušas savu apvienību. Viņi saucās BRICS. Un tur ir apvienots resursu valstis. Tās valstis, kuras ir visā pasaulē līdz šim bijušas visnabadzīgākās. Es tagad nestāstīšu, kāpēc viņas ir nabadzīgas. Viņām viss, kas pieder. Viņām ir dabas resursi. Tas, par ko var maksā visvairāk. Un viņas Amerikas, laikā, kad Amerika kontrolēja planētu, viņas ir nonākušas uz tāda nabadzības sliekšņa, Bet tur ir ekonomiskie mehānismi tika izmantoti speciāli. Bet to es tagad nestāstīšu. Un tagad viņas viss ir apvienojušās. Viņām ir, man liekas, pat vairāk, šīs valstis, BRICS valstis, viņas jau tur ir vairāk nekā 15 vai nav jau vairāk kā 20. Viņas tur lielāko daļu no pasaules energoresursiem. Un kurš pasūta mūziku? Tas, kam ir nauda vai tas, kam ir resursi? Kā vārdam ir lielāks svars? Amerikai jau naudas nav. Amerikai parādi. Naudas nav. Nevienam Eiropā, rietumu kultūrā, nevienam naudas nav. Visiem ir tikai parādi, bet naudas nav. Un nebūs. Romas impērija arī bija kādu laiku, viņai bija nauda, un Romas impērija bija liela, visi ceļi veda uz Romu. Un kur viņš šodien ir? Turpat, kur citas impērijas. Tak što? Saprotiet, tā ir evolūcija. Tā ir dinamika, tā ir attīstības loģika, tā ir pilnīgi cits domāšanas veids, tas ir pilnīgi kaut kādi citi likumsakarības, pilnīgi kaut kas cits. Lietas visu laiku plūst un mainās, viņas visu laiku attīstās, bet politiķi viņiem nav izdevīgi to redzēt. Viņi katrs mēģina noturēt kaut kādu savu līniju, bet, ja kādu iespiež stūrī, teiksim, arī mēs savā ziņā esam iespiesti stūrī, ja grib dzīvot, tad ieslēdz domāšanu, ja negrib dzīvot, tad neko, tad tāds muļķis arī aizēj bojā. Tā dabā ir. Tu vari pielāgoties jauniem apstākļiem vai nevar pielāgoties jauniem apstākļiem. Te nav labie un ļaunie, kurš te kādam kaut ko izdarīja. Ja tu saproti, kas notiek, teiksim, zaķiem ziemā ir balts kažoks. Tie ir dabas likumi. Putniņi, viņi lido siltām zemēm, ja šeit paliek augsti, viņi lido tur, kur ir silti. Ģenētiski dabā visi ir iemācījušies pielāgoties, izņemot cilvēkus. Ja skatās no malas, tas izskatās tik šausmīgi muļķīgi un visi tik nopietni, kungs, kas tagad būs? Vienkārši domā ar galvu un pārorientējies tur, kur tev ir izdevīgāk. Ja ziema ir beigusies, tad pārslēdzies uz pavasaru, nestaigā ar ziemas zābakiem līdz pat jāņiem.
Es nezinu, man patīk tā dinamika un attīstība. Ja es redzu lietas kustībā, kur ir problēma? Bet, ir valsts kā veidojums un arī politika, viņās ir iestrādāts pašsaglabāšanos kods. Viņiem ir, viņi cīnās par pašsaglabāšanos, viņi necīnās par cilvēkiem. Sākumā, kamēr ir enerģija, kamēr ir viss jauns un svaigs, valsts un politiķi iet roku rokā ar sabiedrību, bet kaut kādā brīdī sabiedrībai kaut kas jau viņi sāk gribēt kaut ko citu. Valsts joprojām iet pēc inerces. Tā viņš ir vienmēr bijis, nekad jau nav bijis citādāk, un arī tagad tā nav. Un nebūs nekad citādāk. Viss mainās, viss plūst un mainās, gada laiki mainās, spēku samērs arī mainās uz planētas. Cik reizes viņš jau nav cilvēks vēsturē mainījies? Ak, kungs! Lūk. Tātad šīs valstis veido alternatīvu finanšu kontūru. Tas ir ekonomiskais 5. panta ekvivalents, tikai vērsts uz aizsardzību pret rietumu sankcijām. Kad valstis tirgojas savās nacionālajās valūtās vai caur speciāli izveidotām klīringu palātām, tās imunizē sevi pret atslēgšanu no dolāra sistēmas. Viņiem tā dolāra sistēma vairs nav vajadzīga. Viņiem vienkārši nav vajadzīga. Tās sankcijas ir izdarījušas tādu kā pakalpojumu Krievijai. Krievijai tas ir bijis izdevīgi, iedzina viņas stūrī. Resursi Krievijai ir arī intelektuālie resursi, ļoti spēcīgi intelektuālie resursi. Viņi uztaisīja citu sistēmu. Ak, tu Dievs! Un te ir NATO paradoks. Alianse tika izveidota, lai nodrošinātu teritorijas fizisko drošību, bet mūsdienu lielu valsti var sagraut nevis tanki, bet ekonomiska izslēgšana. Rietumi izmantoja šo iespēju, bet to darot paši sevi iznīcināja. Viņi parādīja pasaulē, ka viņu finanšu instrumenti ir ieroči, nevis sabiedriskas labums. Tagad, kad pasaule būvē alternatīvas, rietumi zaudē savu galveno ietekmes sfiru. Gan militāro spēku, gan finanšu spēku. Turcija. Plaisa aliansē. Un tagad paskatīsimies uz Turciju. Turcija ir NATO dalība valsts ar revizoriskām ambīcijām reģionā. Ankara Kaukāza koridorā saskata nevis draudus, bet bagātības un ietekmes avotu. Turcijai ir ļoti dziļas kultūras, vēsturiskās un ekonomiskās saiknes ar Azerbaidžānu. Turcija tiecas paplašināt savu ietekmi Centrālajā Āzijā. Krievijas koridors caur Azerbaidžānu dod Turcijai tiešu piekļuvi jauniem tirgiem un nostiprina tās pozīcijas kā galvenajam tranzīta mezglam starp austrumiem un rietumiem. Iedomājieties, Brisele. Kas ir Brisele uz visu šito? Nekas? Brisele mēģina pārliecināt Ankāru atteikties no miljardiem dolāru tranzīta ieņēmumu un strateģiskās ietekmes. Un ko Brisele var piedāvāt vietā? Viņi jau mēģina tur kaut kādus politiskos visādus, bet kas Briselē ir tāds, kā Turcijai nav un arī nav iespējams dabūt? Turcija vienkārši ignorē šīs prasības, atsaucoties uz savām nacionālajām interesēm un geogrāfisko realitāti. Un viss. Un punkts. Tas nav tikai diplomātisks strīds. Tā ir eksistenciāla plaisa pašā NATO alianses sirdī. NATO nevar funkcionēt, ja viens no tās galvenajiem locekļiem sistemātiski grauj kopējo stratēģiju. Atverot šo koridoru, Krievija ne tikai stiprina sevi, tā vājina NATO no iekšpuses, sāsinot iekšējās pretrunas un padarot aliansi mazāk vienotu un mazāk izlēmīgu. To sauc par netiešo stratēģijas pieeju, nevis uzbrukt cietoksnim tieši, bet pāraut tā apgādes līnijas un sēt nesaskaņas starp aizstāvjiem, ķipa skaldi un valdi. Par šito es atceros, Džulija Po runāja jau 2018. gadā, viņai bija ļoti liela visādu aspektu prognoze, un viņa arī runāja par to, ka NATO sajirs. Reku, te viņš arī ir. Viņš sajirs. Ja pietiek tikai ar vienu, kurš izvēlas sevi. Nevis kaut kādas tur politiskās ambīcijas, kurām vairs nav seguma ne materiāla, ne finansiāla un arī ne militāra vairs ne. Globālie dienvidi vēro. Tagad par globālajiem dienvidiem. Valstis no Brazīlijas līdz pat Saudarābijai un Indijai ar pragmatisku interesi vēro notikumus Kaukāzā. Tās redz,
ka Krievija un tās partneri rada funkcionējošu precedentu rietumu kontroles apiešanai. Tās redz, ka pat vissmagāko sankciju apstākļos lielvalsts var izdzīvot un pat attīstīties, veidojot alternatīvas sistēmas. Tām tas nav morāls jautājums. Šīm citām valstīm tas ir suverenitātes un risku mazināšanas jautājums. Katra globālo dienvidu valsts, kurai ir bijušas domstarpības ar Vašingtonu vai Briseli, tagad zina. Pastāv plāns B. Tās var pievienoties BRICS sistēmai, BRICS apvienībai. Tās var tirgoties savās nacionālajās valūtās, tās var izmantot infrastruktūru, kuru rietumu flotes vairs nekontrolē. Kaukāza koridors ir stratēģisks koncepcijas pierādījums visiem globālajiem dienvidiem. Rietumi nespēja visu kontrolēt, un šīs zināšanas ir visspēcīgākais ierocis revizionistisko lielvalstu arsenālā. Tas grauj uzticību rietumu hegemonijai visas planētas mērogā. Un es te klausos jaunās prognozes uz 2028. gadu, tādus. Šo un to es paklausos, kāds kaut ko stāsta, vēl kāds stāsta, un tad es tā izvelku to, kas varbūt saskan, kas ir svarīgāks manu domu kontekstā. Un viena no situācijām, kura tika pieminēta, ka skatoties uz visām 3 Baltijas valstīm, ka Latvija nonāks ļoti, ļoti spēcīgas izvēles priekšā, ka Latvijā sāksies šī ģeopolitiskās situācijas pārskatīšana. Es nedomāju, ka valdības līmenī pilnīgi noteikti nē, bet opozīcija valdības līmenī noteikti nē. Valdība nav priekš tam, lai risinātu tādus, nestandarta jautājumus. Kad Latvija sāk skatīties uz visām pusēm, ja kas vispār notiek, parādīsies dažādas informācijas plūsmas, protams, ja, būs cilvēki, kuri runās par to, ka vajag tā, būs cilvēki, kuri runās par vajag tā. Protams, ka būs ļoti svarīgs tieši sabiedrības viedoklis. Es nezinu, vai oficiāli vēlēšana rezultātā, bet drīzāk vispirms tieši attieksmes ziņā. Kas ir svarīgāk? Tas, ka Brisele sola kaut ko un laiku pa laikam atmete pāris miljonus, lai uztaisītu kaut kādus projektus, bet īstenībā arī tos taisa ciet, ja tā kā Rail Baltica, piemēram. Kāpēc aiztaisīja Rail Baltica? Tāpēc, ka mēs Eiropā nafig neesam vajadzīgi. Viņiem pašiem naudas nav, viņiem nekā nav. Viņiem arī ražošanu, Vācijas ekonomikā tur vispār kaut kāds, baigais murks notiek, un Vācijas ekonomika, tā jau bija viena no spēcīgākajām, uz ko Eiropas Savienība turējās. Francijai tur ir alkoholīgi imigrantu nenormāli, ļoti, ļoti smagi. Viņiem ir ārkārtīgi smagi iekšējā situācija. Lielbritānija, tur vispār smags gadījums, ja tā ir, teiksim, viena no drakona galvām, ja tā varētu teikt. Tur tāpatās ir ļoti smags. Takš tā visai rietumu sabiedrībai viņai nav vairs resursi, par kuriem dzīvot. Viņa sevi ir izrealizējusi kopš Kristus laikiem. Rietuma Eiropā, rietumnieciskā kultūra sevi vienkārši ir izsmēlus. Viņai nav vairāk resursu, nav dzīvības spēka vairs, viņa ir novecojusi. Daudz, kas ir radīts, daudz, kas ir sasniegts, zinātne, visādas tehnoloģijas, ļoti daudz, viss kaut kas, visa mūsu sabiedrība, ja viss ir vairāk, tā kā rietumu spārnā veidojies. Gan kultūra, gan ideoloģijas, visādas, tur šādas un tādas, un viss kaut kas, un moderni, ja rietumi visu laiku kaut ko piedāvāja, tā teikt, nabagu brāļiem, kaut kur tālajos, es nezinu, austrumos. Bet, tagad spēku samērs mainās. Tāpat tās, kā ir ziema un ir vasara. Un tad, kad kaut kas, kāds koks ir izplaties tik tālu, ka viņš nevar tas stumbrs viņu vairs noturēt, dzīvības sulas nepietiek, lai tiktu līdz pašiem tālākajiem zariņiem, tad notiek tas, kas notiek. Un tas ir dabas likums, te nav politika pat. Tas vienkārši ir dabas likums, tas vienkārši tā nāk, tā notiek. Katra impērija, un katra valsts, kura ir spējīga kļūt par impēriju, par impērijas centru, tās ir valstis, kuras sākumā ar spēku izplešas uz perifēriju, bet vēlāk dalās ar perifēriju, dalās visādās
tehnoloģijās, ja palīdz perifērijai attīstīties. Nu, mēs esam piedzīvojuši līdzīgus laikus, padomu savienības laiks jau bija tieši tāds. Kur perifērijas, nu, teiksim, Krievijas republikas, tolaik republikas, perifērijas, ja šīs mazās republikas, 14, viņas jau attīstījās, ja, nu, kāra atjaunošana deva naudu, deva tehnoloģijas, visu kaut ko jau iedeva, zinātniekus iedeva, kultūru atbalstīja, un visas tās perifērija attīstījās. Zēlu un plauku pēc kara, nu, it īpaši, nu, tas rietumu gals to jau kara laikā izārdīja pamatīgi. Nu, manā mini pilsētiņā no 207, 219 kaut kur reģistrētām mājām, ja mini pilsētiņā esošās konstrukcijas, nu, vertikālās konstrukcijas saglabāja tikai 7. Pārējo visi noslaucīja līdz ar zemi. Pilnīgi pa nulēm. No kā to uzbūvēja. 50. gadu beigās tā pati mazā pilsētiņa bija atjaunota tādā mērā, ka kļuva par to laiku lauku rajonu centru. Ar visu slimnīcu, ar 2 skolām, ar dzelzceļa ārkārtīgi nozīmīgu dzelzceļa mezglu. Viss notikās. Dzelzceļa vagoni gāja cauri, sastāvi gāja cauri. Tad, kad pētīja savus pilsētiņas vēsturi, tad dzelzceļnieki teica, ka viņiem, nu, es prasīju, cik ir bijis lielākais, nu, ka iziet sastāvi caur šīm mezglām strateģiski nozīmīgajiem, kurš, nu, tā kā kontrolē savieno 4 ostas. 4 ostas, ja kontrolē šo strateģisko punktu, tad var kontrolēt ļoti, ļoti plašu teritoriju, un fašisti to arī izmantoja. Bet, nu, varēja to visu nokārtot, un tad dzelzceļnieki teica, ka viņiem, nu, cik viņi atcerējās savā atmiņā, ka ir izgājuši cauri tādi, nu, lielie smagsvara vilcieni, kravas vilcieni, 24 vilcieni vienas diennakts laikā. Tā nav standarta situācija. Standarta situācija ir 11 sastāvi. 11 sastāvi ir cirkulējuši starp šīm lielajām ostām. Tās visas ir tādas lielās ostas. Ir cirkulējuši šādi mēroga sastāvi ar naftu, ar koku materiāliem, ar minerālu mēsliem, pārtikas precēm. Nu, ļoti daudz kaut kas. Praktiski viss. Tā kā, saprotiet, viss plūst un mainās. Un jo vairāk mēs krampējamies, ja, pie saviem ziemas zābakiem, jo štruntīgāka vasara mums pienāk, vai otrādi, ja, jo plikāki mēs staigājam, jo, nu, riskantāka ir tā ziema. Un naudai šeit nav noteicošā nozīme. Tad, kad ūdens mutē nesmeļas, ja, tad, protams, cīņa ir par naudu, cīņa ir par vāru, ja, nu, tur mums labāk dzīvosim vai sliktāk dzīvosim, bet tad, kad laiki ir patiešāmštruntīgi, tad cilvēkiem ļoti ātri nostrādā izdzīvošanas instinkts. Un viņu vērtību sistēma momentā mainās. Momentā uz sitienu, ja paskatāmies vēsturē tādā plašākā, ne tikai Latvijas vēsturē, bet arī kā citām valstīm tas viss ir gājis, jūs redzēsiet visur to vienu un to pašu. Tad, kad riktīgi štruntīgi paliek, bet riktīgi štruntīgi, bet tā pavisam štruntīgi, tad cilvēki vienkārši grib ēst. Tieši tāpat kā dabā. Vilks zaķi neaiztiek. Viņš aiztiek zaķi tikai tad, kad viņš patiešām grib ēst. Visādi citādi viņš vienkārši atpūšās, viņš vienkārši bauda dzīvi. Un mēs neesam izņēmums, mēs esam tāda pati dabas daļa kā vispārējie. Mēs tikai domājam, ka mēs te esam kaut kādi gudrāki, un mēs vispār nedomājam īstenībā. Mēs esam tik uzsēdināti uz naudu, uz atkarību no naudas, kā narkomāni, uz savām kaut kādām vielām, ka mēs citu neko neredzam, mēs redzam tikai naudu. Un kur mums naudu dod, tur mēs ejam un mēs dzīvojam. Un ja mums naudu nedod, mēs neejam un nedzīvojam. Mēs vienkārši sēžam, raudam vai arī mēģinam kaut kādā veidā savus dusmas sociālos tīklos izgāzt, jo citi jau ne uz ko mēs spējīgi nesam. Armija? Kā mums ir armija? Priekškam? Ko viņi ir spējīgi izdarīt? Un to pašu, ko viņi bija spējīgi izdarīt, tad, kad no rietumu puses nāca fašistiskā Vācija un no otras puses Krievija, un ko mūsu puiši bija spējīgi izdarīt, neko jau daudz viņi nevarēja. Vienkārši nācās izvēlēties, kurā pusē nostāties, un tas bija viss. Un tad nostrādā dzīvības instinkts. Un mēģina cilvēki kaut kādā veidā prognozēt, kur ir izdevīgāk. Un tad skatās pēc izdevīguma principu. Un tad, kad 2008. gadā notika lielā krīze,
Nu, momentā taču ieslēdzās, jā, visādi domāšanas, kā vajag un ko darīs. Labi, mīļie baltie. Tā kā, es nezinu, es skatos uz lietām filozofiski, pēc dabas likumiem, ja politiķi nāk un iet, valstis tur ir tādas un šitādas, bet dabas likumi tādi viņi bija tad, kad planēta veidojās, un tādi viņi būs arī tad, kad planēta aizies bojā. Tāpēc balstīties uz tādiem likumiem, tādos pārmaiņu laikos, satricinājumu laikos, grūtos laikos, labāk ir balstīties uz tādām vērtībām, kuras nav no kaut kādu cilvēku gribas atkarīgas. Tās nav maināmas vērtības, viņas nemainās. Tās ir dabas, tās ir dievu vērtības. Tās ir tādas vērtības, uz kurām balstās ne jau tikai mūsu pasauli vienu, uz kurām balstās galaktikas un visumi arī. Tā kā vienkārši izvēlēties, un tā kā Krievi, viņi baigi jēdzīgi ir izdarījuši. Nav ko taisīt te lielu jezgu un tērēt kaut kādus resursus cīnoties ar ko? Par ko? Par naudu, par teritoriju, par ko viņi cīnīsies? Ko viņi teiks saviem karavīriem, ja kur mums tur jāiet ir. Par Ukrainu nejautājiet. Nē, nu jūs varat pajautāt par Ukrainu, ja jums būs interesanti, es jums pastāstīšu, kāpēc un kas tur notiek. Un tur jau arī tā lieta nav nemaz tik vienkārši, kā mums te zīmē un stāsta. No strateģiskā, no globālā, no ģeopolitiskā viedokļa skatoties, pavisam cita bilde, pilnīgi cita bilde tā ir. Bet, masu mēdīji atrodas rietumu visu kultūru un attīstību kontrolējošajās rokās, un tāpēc cilvēkiem stāsta to, ko viņiem liek stāstīt. Bet šajos laikos jau ir diezgan spēcīgas arī citas informācijas plūsmas, un tad, ja cilvēks nav pavisam muļķis, ja viņš jau var tad sākt salīdzināt, viņš var sākt redzēt. Un tad, kad tu redzi gan vienu, gan otru pusi, tad veidojas ļoti labs pamats izveidot savējo viedokli. Nav runa par to, ka viena puse labāk un otra sliktāk. Nē, runa ir par to, ka notiek pārmaiņas. Vieni spēki ir savu ietekmi un savu dziesmu tā kā nodziedājuši, viņiem vajag pierauties, lai atpūstos, ja tur ziema sākās, lapas birst un viss tā kā dabā notiek. Un otra puse ir uzkrājusi savu spēku, savu pieredzi. Tā kā viss notiekās dabiskā veidā, pilnīgi dabiskā veidā. Un, protams, ir no cilvēka viedokļa, kuram ir maciņš, kuram ir bērni, kuram rēķini jāmaksā, tas, protams, ir ļoti biedējoši. Ļoti, ļoti biedējoši tas ir. Ja viņš viens pats cilvēks, viena pati ģimene, ko viņi var izdarīt? Viņiem jāmaksā rēķini, viņiem jābaro bērni, viņi ir atkarīgi no tās naudas, bet protams, kā citādi. Bet tad, ja ģimenes sanāk vairākas kopā, ir īpaši vīri, kuri ir spējīgi normāli, loģiski, prātīgi, saprātīgi domāt, nevis kā bābas tur ķērkāt kaut kādas muļķīgas izteicienas, tas vienkārši kaut kāds sviests. Ka viņi nemāk, ja vīrietis nemāk savākt savas emocijas un turēt skaidru prātu, tad viņam, tur ir dikti bēdīgi. Bet ja viņš mierīgi, racionāli pasēž, paskatās, tur ir tas un tur ir tās, bija tā, ir tā, ko mēs gribam, uz kurien mēs ejam, tad jau visu var izdomāt. Tur nekāda problēma nav. Tikai drusciņi abstrahēties no ikdienas lietām, lai var savus nervus savākt, lai tīri fizioloģiski, lai smadzenes vispār ir spējīgas darboties un darīt to darbu, priekš kā viņas ir radītas, domāt. Tad visu, ko var izdomāt. Kaut kā tā, mīļie. Lai jums un mums visiem labi klājas. Atā.